sadarbojamies jau regulāri kopš 2003. gada. Un visu šo gadu garumā mēs esam saņēmuši kvalitatīvu un kompetentu pakalpojumu. Īpaši cieši šī sadarbība ir pēdējos gados, kad Gijas birojs ir pacēlies uz Užjauras ielu 8, kur atrodas arī virkne no pašvaldības institūcijām. Līdz ar to šī sadarbība ir kļuvusi daudz auglīgāka. Un vienmēr viņa savu taktu un tādu kompetento klātbūtni ir spējusi sekmēt pozitīvu lēmumu pieņemšanu. Mēs ar Giju sadarbojamies arī Ventspils Rotary klubā, un viņa ir šajā laikā parādījusi gan savu ieinteresētību dažādu projektu attīstībā, gan savu vēlmi dalīties savos iespaidos, savā profesionalitātē, arī ar savu tiešo personisko palīdzību, atbalstīt, vai tie būtu jaunie mākslinieki, kurus mēs reizēm pamudinām un atbalstām viņu profesionālā izaugsmē, gan arī bērniem un tiem cilvēkiem, kam nepieciešamība papildus palīdzība no sabiedrības. Manā dzīves ritmā, kas ir visai trauksmains un ir ļoti grūti atrast kādu brīdi, lai sakārtotu kaut kādas savas personīgās lietas, tad vēl jau vairāk es esmu pateicīgs notārai Zablovskai, ka viņa vienmēr ir nākus pretī un spējusi piekārtoties maniem retajiem vaļas brīžiem un faktiski nekad nav atteikusi un esam atraduši arī risinājumu. Tā kā es domāju, ka šis cilvēciskais faktors notāra darbā ir ļoti būtisks. Gija ir cilvēks, kas ir atvērts jauniem izaicinājumiem, jaunām iespaidiem, jaunam skatījumam uz dzīvi un notikumiem. Arī tādam cilvēkam, kurai ir ļoti liela atbildība pret cilvēkiem un valsti, viņa atrod laiku, lai varētu sevi attīstīt un pilnveidot arī no vairāk radošas puses. Un tāpēc ir prieks, ka tādi cilvēki kā viņa atnāk uz mūsu radošo studiju Idealist un mācījās brush lettering. Tā ir modernā kaligrāfija. Tā rakstīšana un principā līnija vilkšana rada tādu kā meditatīvo stāvokli un cilvēks, tā teikt, kļūst vairāk stresa izturīgs, viņš tik ļoti nepārdzīvo, viņš iespējams saglabā vēsāku prātu. Tad, kad mēs kaut kur aizbraucam uz ārzemēm, tad vienalga, vai tur ieejot viesnīcā vai restorānā vai kādā citā iestādē, ir ļoti patīkami, kad kāds ar tevi runā tavā dzimtā valodā un tad uzreiz tu jūties tajā vietā komfortablāk, drošāk. Un nav jau nekāds noslēpums, ka daudziem cilvēkiem, tā skaitā arī juristiem un advokātiem, braukšana uz Ventspili, tas ir tā kā došanās daļēji uz ārzemēm, jo daudz kas ir dzirdēts ne tikai par bruģi, bet arī par dažādām tradīcijām šai pilsētā. Arī man reiz nācās saskarties ar palielāku mantošanas lietu, devos tur par visnotiek lielu pietāti, kā vienmēr lielām bailēm un respektu. Ierodoties pie notāres Zablovskas, tā pašsajūta stipri vien uzlabojās, jo bija skaidrs, ka arī šai pasaules malā ir iespējams runāt juristiem saprotamā savstarpējā valodā, tikt uzklausītam, sadzirdētam un kas bija sevišķi patīkami arī, ka tika pasniegta gan tēja, kafija, arī kādas uzkodas vai saldumu, lai
pacelt nedaudz cukura līmeni asinīs un nomierinātos. Un tālākā saziņa bija visnotaļ korekta, profesionāla un, kas ir pats svarīgākais, tas viss beidzās ar, manuprāt, visas puses apmierinošu iznākumu. Gija ir tas cilvēks, kuru klātbūtnē es vienmēr jūtos viegli. Viņas smaids, viņas pievilcība, tolerance un profesionalitāte vieš mieru un drošības sajūtu, lai ik viena lieta, ko mēs kopīgi darām, izdotos ar veiksmīgu iznākumu. Es ļoti priecājos, un tas ir likumsakarība, ka viņi ir izvirzīti šai te balvai. Tev ir gan izglītība, gan darbs, gan bērni, ģimene un viss, bet tu tomēr joprojām ej un mācies un meklē, un tas ir lieliski.